Čau visiem, šodien mums tāda maza paciņa no Ķīnas. Un tā nāca ar China postu 25 dienas, pasūtīts AliExpressā un veram vaļā. Tātad. Skatāmies iekšā, kas mums šeit ir. Tātad šeit ir rokas pulkstenis. Tā ņemam burburplēvi nost. Nu, iepakots normāli. Neko jau daudz nevajag. Tā redzam pulkstenis. Un tā, skatāmies. Tā, tas pats pulkstenis. Nofokusēsim. Tā, redzam, kas mums iekšā. Tā, nu mums šeit strādā tikai. Tad šeit vēl mehānisms. Tad tagad pulkstenis nestrādā. Kā viņš strādā? Nu, izskatās, ka tas ir mehānisks pulkstenis. Šeit būs jāuzvelk viņš. Tā, jāpamēģina. Nu, nekas man tagad nesanāk. Tā pats pulkstenis, nu tā izskatās diezgan normāli. Tātad viņa cena bija 3,50 un tie ir eiro. Tātad apkārt, manuprāt, ir metāls. Šeit ir stikliņš. Šie ir no silikona. Nu, tāds diezgan patīkams materiāls. Tā, uzliksim uz rokas, apstīsimies, kā izskatās. Nu, tā izskatās uz rokas. Diezgan jaudīgs. Solīds, var tā teikt. Man patīk. Un tā, tūlīt tikšu galā, apstīšos, vai viņš vispār strādā. Tā tad redzam, pulkstenis strādā, pat tikšķi. Redzam, zem stilktiņa rakstīts Japan. Nu, loģiski, jā. No Ķīnas. Un, protams, tie visi ir meli. Tas vienkārši, lai izskatītos labāk. Varbūt tā ir kāda pulksteņa kopija, Grand Touring. Nu, bet tas galīgi nav svarīgi. Galvenais, ka pulkstenis ir foršs. 3,50, manuprāt, ļoti laba cena priekš tāda pulksteņa. Ja jums patika, varat apstīties šo preci. Links būs aprakstā, varat iegādāties. Pulkstenis ir solīds, izskatās arī labi un diezgan pieklājīgs. Man patīk. Nu tā, paldies visiem, kas skatījās, spiežat laikus, abonējiet manu kanālu, sekojiet mums sociālajos tīklos. Atā!